ārā visīstākais ledus laikmets. Lai sasildītos bez maz vai nekas cits neatliek, kā atsaukt atmiņā brīnišķīgo iepriekšējo vasaru. Un studenti arī tev ir jāsāk meklēt iespējas, kā pavadīt neaizmirstam nākamo vasaru. Un viena no šādām iespējām ir pieteikties studentu Work and Travel programmā. Kas tātad par programmu, to tūlīt mēs noskaidrosim. Tātad Work and Travel programma, kas ir domāta studentiem, viņi sevī paredz, ka jūs varat, studenti tieši var doties uz ASV uz 5 mēnešiem kopā. 4 mēnešiem viņi var strādāt un 5. mēnesi viņi var ceļot. Tā kā tas ir vairāk pieredzes apmaiņas programma, kad aizbraukt, pastrādāt, paceļot un gūt nenormāli daudz pieredzes no dzīves. Erasmus varbūt ir savādāk, kad tie studenti, viņi aizbrauc studēt, un tas ir vairāk varbūt viņi brauc jau zinot, ka viņiem tā kā būs nodrošinātas studijas, tie vieta augstskolā kojas varbūt, un viņi neiegūst tik lielu pieredzi meklējot to darbu un neaizbraucot varbūt tik lielu attālumu, kur ir pavisam cita vide, ka viņiem ir jāaiziet cauri vairāk problēmām. Un, tas ir tieši dzīves lielāka pieredze atšķirībā no citām programmām. Jūs varat izvēlēties jebkuru štatu ASV. Vispopulārākie ir Miami, New York, Los Angeles un Havaju salas. Pastāst par prezentācijām, kur studenti var uzzināt vairāk par šo programmu. Prezentācijas mēs rīkojam Latvijas Universitātes telpās, ekonomikas un vadības fakultātē katru trešdienu, 300. kabinetā, 6:00. Un jā, ik viens, kas grib, var droši nākt paklausīties, vai varbūt viņš grib braukt, negrib braukt, kaut vai atnākt ar saviem draugiem līdzi un uzzināt varbūt kaut ko jaunu. Ilusīju, kad ir tāda iespēja tikt uz Ameriku strādāt, ceļot, un tas man šobrīd ir ļoti aktuāli, tāpēc, ka, manuprāt, esmu tā kā nedaudz saslimas ar ārzemēm, jo tikko biju Erasmusā un sapratu, ka kādas ir cilvēkiem iespējas, kur braukt un ko redzēt, un cik daudz ir studentiem iespējas, un ka tās ir jāizmanto. Pazīstami bijuši, un pēc tām bildītēm un video, tā kā gribētos arī tur nokļūt. Kā domā, ko tu iegūst no šīs programmas? Baigot dzīves pieredzi, visādās ballītēs, naudu iegūšu, es ceru. Tad, Raimond, tu arī esi šīs programmas veterāns. Pastāst, ko tu šovasar, pareizāk sakot, pagājuši vasar darīji Amerikā? Es biju Amerikā, Colorado Springsā, kur mēs devāmies ar 2 latviešu draugiem. Mācās augstskolā turību, viņi tika izvēlēti darbam Brodmūrā. Un es domāju, kāpēc nepamēģināt, es biju dzirdējis par šādu programmu. Man tieši aizpagājuši, kad viens draugs piedalījās arī programmā caur studentūru, un viņš brauc uz Havaju salām. Es domāju, ka es varētu dabūt vīzu caur viņiem, un braukt, meklēt laimi tur, un mēģināt atrast tur darbu. Un atradi? Protams. Pastāst, ko tu tur darīji? Sākumā es gāju caur visādām viesnīcām, kaut gan es arī gāju tajā Brodmūras viesnīcā mēģināt atrast darbu, tur man, diemžēl, nebija vakances. Tad es gāju. Es biju vienā vietā, kur bija tāds alkohola veikaliņš maziņš. Un tur bija strādājuši pirms tam latvieši arī, un tā man tur paveicās atrast. Ko tu ieteiktu tiem studentiem, kur tagad domā, ka jā, es gribu braukt, bet tomēr man kaut kas attur? Ko tu ieteiktu, lai viņi beigtu vilcināties? Cik ilgi tu esi students? 4 gadus maksimums varbūt. Ja tu ej uz maģistriem, tu esi varbūt 6 gadus students. Kad tu vēl aizbrauks uz Havaju salām, teiksim, padzīvot pa brīvu vai uz citu vietu Amerikā. Ja tu to neizdarīsi, man tās nožēlos vairāk nekā izdarot to.